Aiziet! Nu ko, vasara ir beigusies, ir pienācis septembris, un zini, kas man šito te pirmo trako nedēļas skolu, kā es viņu vispār izdzīvoju, tas man bija galvā tikai viena doma. 6. 7. datumā ir Raganas katls. Esam atgriežušies Raganas katlā pēc pagājušā gada, mums ir ļoti labas emocijas šajā trasē, jo 7 pro klasē sanāca izcīnīt pirmo vietu. Šodien ir nedaudz savādāki apstākļi, jo mūs pilnīgi bez nekādas brīdināšanas pārsteidz lietus. Mēs bijām 100% pārliecināti, ka būs sauss, jo pilnīgi visās ziņās, gan iPhone weather, gan Meteo, visur, kur mēs skatījāmies, rādījās, ka būs sauss. Un zini, kas ir sūdīgākais? Šitie te visi čaļi, tagad viņi žāvē. Un tieši mums uz pro klases treniņiem un kvalifikācija varētu būt patčī. Un Raganas katlas patčī kondišanos tas ir vienkārši ļoti labi tas ir. Pagājuši gadu ap šito laiku, jo Latvijas kopvērtējums bija palielam skaidrs, es biju jau ļoti pastrādājis kārtīgi sezonas sākumā, man sanāca jau diezgan liels pārsvars pār pārējiem braucējiem. Es biju pirmajā vietā un tad no otrās vietas, man bija 80 punkti, kas ir salīdzinoši daudz. Tad šogad tā pilnībā nav open, ir gan Latvijas, gan arī NES kopvērtējums. Tā kā, godīgi sakot, par to sistiņu arī nedaudz strīds, bet vienkārši galvā ir jāsaprot to, ka tas neko nepalīdzēs. Stress pilnīgi neko nedos. Un labākais, ko es no sevis šajā brīdī varu darīt, ir vienkārši domāt step by step. Tagad mums ir treniņi, pēc tam mums ir kvalis, un tajā domāsim par rītdienu. Bet jā, kopumā šis posms ir nenormāli svarīgs, jo tas ir gan Baltijas, gan Latvijas, gan NES posms. Un visos šajos te čempionātos man rezultāts ir ļoti svarīgs. Kā jau visi saka, drifting is all about adaptation. Labi, tā neviens nesaka, es to saku. Bet tā ir, vai ne? Bet tu nevari atrast vienu recepti, kā braukt driftā, tev katru reizi ir jāpielāgojas. Tā kā laikapstākļus izmainīt mēs nevaram. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir vienkārši saglabāt šeit apmēram, lai viss ir pa plautiņiem. Tā kā plāns mums ir skaidrs. Kā jau vienmēr mēs ļoti čaļi visi šeit mēs riskējam ar savu dzīvību, ar savu veselību, ar visu to, kas mums ir, ar savām zeķēm, ar ēdienu, ar visu mēs riskējam. Tāpēc tev tas nav grūti, nospied to laikanu, subscribe pogu un te jau laižam uz treniņiem. Viss notiekās? Spridzina, viss ir ļoti labi, jo no pirmā brauciena jau brauc ļoti stabili un smagi. Ļoti labi, tu atkal parādīji visas viņa kļūdiņas, pats sev kā čeiseris parādīja, ka tu stabili zini, kas bija jādara aizmugurē, decīt malec. Viņš ir pirmo reizi šeit trasē, tāpēc es saku, viņš ļoti seivojoties brauc. Zini, ko man tas atgādina? Tā kā patchy condition Raganas katlā,
tas ir tekstu uzdevums, bet ne jau parastais tekstu uzdevums. Tas ir tekstu uzdevums par straumēm, kur viņi jau maina ātrumu. Nu, tur ir tāda mērce, vajag jāuzsitās spoterim. Tā kā vitīgi forši, ka Māris man on spot visu uzreiz pasaka, kāda ir trases kondīcija. Reāli, viņi mainās pa minūtēm. Tagad, basically, mums ir kaut kāda pusotras stundu līdz kvalifikācijai. Palielam neko jaunu es vienkārši neizdomāšu. Galvenais ir saglabāt to vēso prātu un nesāk stresot. Jo, kā es pirms tam teicu, drifts ir vienmēr par adaptāciju. Un es nezinu, kāda būs laikapstākļi pusotru stundu no šejienes. Varbūt būs sauss. Ja būs sauss, es esmu braucis pa sausu pagājušajā nedēļā. Ja būs vidējais un slapjais, es tikko pa to braucu. Tā kā teorijā es esmu reāli labi sagatavojies. Tā kā palielam nav ko stresot, tagad jāpačilo, kaut kas jāiēd. Kaut gan ēst arī nevar. Jo, zin kā, kartupeļi, visu šitie tie ogļu hidrātiņi tev nostājas tur iekšā vēderā un tad tev gribas gulēt. Nu, kaut ko baigi viegli jāiēd. Jāiemetās, jāvelk vaļā ritīgi, full throttle, jāpalielina leņķis pirmajā kastē pāri kalnam, neatlaižot. Tā atkal grīdā, viss grīdā līdz galam. Diezgan vienkārši. Beidzot var full sendot, pa slapjo tāda mīnstināšanās sanāk. Tagad full send. What happened? Tieši pirms mūsu kvalifikācijas atkal ir avārija, un tad jau viens ir uzsildījis riepas. Tagad nāksies tur panervozēt bišķiņi. Nekas veselīgi pauzīt, pieņemsim to tā. Vecuma briedumu paaugstina tagad. Sirpots. Ne, viņš ir rūda nervu. O? Mierīgi, tīģeri, mierīgi. Pārbauda. Daniem. Un kie? Es esmu ārā no citā. I'm too old for this. Man ir gan TikTok. Es negribu čīkstēt, bet man visi treniņi bija pa slapjo praktiski. Tas bija pirmais man brauciens pa sausu pēc kāda laiciņa. Nav jēga čīkstēt, bet driftmasterā, nevis jā, bet tad, kad es braukšu driftmasterā, tur nav daudz treniņu braucienu, tā kā šitas bija kaut cik okei. Man likās, ka es nobraucu uz 79%, nu labi 83%, bet tu saprati domu, tas nebija full send, tas vēl nebija full send. Otrajā es nākšu tā, ka saturi vienkārši savas olas, nopietni. Bet kopumā par braucienu zinu to, ka viena vietiņa, ko es varēju izlabot, ir trešā kaste, pēc inside tā kaste. Es tur nebiju līdz galam ar visiem ratiem dziļi, un es biju pārāk liela leņķī. Tas nozīmē to, ka pēc trešās kastes nākot lejā, es baigi iebraucu uz iekšmalu. Es saku, tas kopumā, tas viss brauciens bija labs, viņš bija tā kā full throttle un full commitment gandrīz. Bet, jā, man nepatika trešā kaste, jo es viņu paņēmu tikai, nu es neteikšu, ka tikai ar vienu ratu, bet ne tik dziļi, kā man gribētos. Nākot taisnajā taisnītē, es paņemšu mazāk leņķīt, lai paņemtu pilnu kasti, un tad pēc viņa sākšu griezt milzīgā leņķī. Bet tas notika tāpēc, ka pirms tam mums bija treniņi pa slāpju, tāpēc es galvā ieprogrammēju to, ka es visu garo līkumu varu paņemt lielā leņķī. Pa sauso ir daudz vairāk gripa, tāpēc tā vairs nevar darīt. Tagad es to iemācījos, uz otro braucienu to izlabošu un let's shoot for 99. And how was your run? It was fucking sketchy. Yeah, I just, you know, the inner zone, I didn't hit it, but I couldn't even tell that I didn't touch it. That the zone before the last zone, Yeah. I don't know why it becomes very slippery when you're entering it. And when I entered, I just felt like I moved back and I hit the tires like really hard. Maybe you were but on they the couldn't curve. tell in the live. There's a curve. You know, this is actually faster than Riga. This? Yes, you know, What do you outer mean zone, faster? I'll tell you, because I have GPS speed. You know, outer zone, the last one before the finish line. Do you know how much speed I'm pulling through it? No. 142.
142? Initiation Riga, I'm doing 138, 140. That's when I really push it. Most of the time, I'm floating between 125 and 135. Before the third. When you're starting, it's all very slow. But yeah. you pick up so much speed over there, but you don't feel it because it's all your incline. Yeah, 142. You know that there's the last outer zone. The zone before it, the long one. I understand. In that zone, I'm doing there. 140. The highest I saw was 142. Anyways, good luck, man. Thank you so much. Good luck to you as well. Yeah. Vēl uzlabot savu rezultātu, aiziet ieskriešanās zonā Daniels Baumanis ar savu BMW 46. Izdodās iemetiens, ļoti plāša trajektorija pa pašu ārvalu pirmajā pagriezienā. Un tagad dodās pāri, smuki paņem arī šo, un tagad atkal jāmēģina tik līdz ārvalu, lai tās arī izdodās nedaudz ar bremzi, ko izdara. Vēl viens pārmetiens, liels leņķis, un tagad arī mēģina tik līdz ārvalu, lai ļoti plāša trajektorija Daniels Baumanis! 98! Šie gandos. 98! Man nav komentāru. Aiziet! Jā, aiziet! Bet šitas vēl nebija. Es jau zinu, kur varēju pielikt iemetienā bišķiņ, bet es tošna neatlaidu visu trasi gandrīz. Tas bija full send, motherfucker! Full send. Balls to the walls. No lift. Punkts. Gari teikumi ir mīkstajiem. Ziet! Rīts sākās īstenībā diezgan pozitīvi. Es piecēlos, es paēdu, es iegāju dušā, tad es atbraucu uz trasi un sapratu to, ka īsti nekas pozitīvs trasē tikpat, cik mājās nav, jo ūdens sūknis nobeidzās un čaļi pamanīja, kamēr sildīja mašīnu, visticamāk, ka temperatūra gāja augšā. Un jāsanāk, ka mums bija apmēram 3 sūkņi, kurus varētu aizvietot. 2 no tiem laikam nederēja, 3. beigās arī nederēja. Kaut kādu 4. sūkni uzlikām. 4. kas vismazāk te devē, tas tagad strādā. Nu vēl jā, tā arī notika. Tā kā, jā, es palielam, so far mums ir 0 practice šodien, bet tas nekas, nav pirmā reize, ka es braucu ar 0 practice un cenšos visu uzvilkt, tā kā it's all about adaptation, vai ne? Mums ir 2 braucieni, mums iedos vienu testranu un Bairanu. Vienīgais, kas mums nav patrenēts, ir čeisi. Bet čeisot jau tik čeiso un kaipo. Tā kā, ko tu smaidi? Tā kā, cerams, ka saies. Tagad mums ir dafigā īstenībā jāgaida. Nākamie kadri gaņā, ka būs no parāds. Te jau tiekamies Bairanā. Slikti.lv Daniel Tur vēl bija mitrs pirmajā līguma ārmaliņā. Pirmais līgums? Jā, nu ķipa man pateica, ka ir sauss, nu es gāju tā kā pa sausu, es iemetos hujakšu. Uzlīdēja, ja? Jā. Nu jā, Imermans 3. kastā, pēc tam bija, vai tu neizbrauc trasi? Es neizbraucu. Nu, Imermans aizgāja uz 3. kastu, arī spēkā uznāca kalnā augšā kā lejā, tā laktos.
Jā, jo es biju 100% pār, nu kā man pateica, ka ir transports 100% savs, un es gāju tā kā pa savs. Un tagad var redzēt, ka es esmu braucis raganas katlā. Savādāk jau tas ir cheatings, ja tu nobrauc uzvari, un tev mašīna ir tā kā never driven. Kas ir tur pa braucēju? Redzam, konkurenti viņam nav šajā braucienā, un Daniels Baumans varēs viens pats doties trasē un nobraukt foršāk noteikti nekā pirms tam testa mēģinājumā. Un aiziet, tiek viņam dot arī zaļā gaisa un parāda viņš šīt gaisā, ka ir gatavs un pievēršamies trasē iemetiens pirmajā līkumā un aizvada savu individuālo braucienu. Daniels Baumanis tur pārmetiens pamatīgā ātrumā. Daniels brauc šeit kalniņā ar pamatīgiem dūmiem ātrumu un leņķi aizvada šo te braucienu. Te izskatās viss kārtībā. Viņš ir gatavs tandem cīņām uzgavilējam Daniels Baumanis. Tūliņ viņi satiekās arī 16-niekā. Īkšķītas augšā, bet divi gatavi, tūlīt zaļais signāls tiek parādīts arī un aiziet, dodās ieskrienas zonā, dodās pretī iemetienam pamatīgi Kūprieps jau Relian pašā sākumā un mēģina labs iemetiens no Baumaņa puses, ļoti skaists plāns trajektorija. Daudz šaurākā trajektorijā Michael Relian, viņam šobrīd sako Baumaņam izcils sākums, lieli dūmi, labs ātrums, vēl papaņem pāris ārmalstās, arī šeit Baumaņam izdodās. Vēl viens noslēdzošais pārmaniens, tās pārbrā un nokļūdās, kaut kas notiek Daniela Baumaņa mašīnai pāris metrus pirms finiša. Aiziet! Man nepatīk, ka tu man to stiklu bāzi sejā, tas rada ļoti vēl lielāku stresa sajūtu sirsniņā. Strūgas ir īstās! Iedavā! Lai! Brautā! Izskatās, ka Baumanim auto ir salikts atpakaļ, viss ir kārtībā, nu vienīgi liels deficīts pēc šī pirmā brauciena un jāmēģina viņam ļoti presēt Relians no paša sākuma, krist uz nerviem, varētu teikt, jāmēģina ar galvu nedaudz jāpaspēlē
pret konkurentu un, nu, iespējams, ka jāievilina kādā kļūdā Baumanim Maikls Reljans. Jā, kā tu minēji, Baumanim jācer uz kļūdu no Reljana, bet, protams, Reljans mēģinās izdarīt visu, ko vien viņš spēja, un aiziet tūlītiem tiec arī pirmajā līkumā Maikla Reljana pret Danielu Baumani. Aiziet pirmajā līkumā Sanslīdi abas automašīnas tur Daniels Baumani dzēnās pakaļ Maikla Reljana. Tikmēr Maikla Reljana nedaudz izbrauc ārpus trases, bet turpina Sanslīdi. Trases robežās viņš izdodas notrēdis, un Daniels Baumans pārāk tuvu piebrauc, bet tomēr nekļūdās un noseko līdz pat beigām. Nu, kā jau mēs runājam, nu viņš gāja uz visu presēju, cik vien varēja Maikla Reljana. Trases robežās viņš izdodas notrēdis, un Daniels Baumans pārāk tuvu piebrauc, bet tomēr... Tāds neieties realitātes šovā visu laiku. Kardashian driftā. Jā, tas ir pat trakāk nekā Kardashian driftā. Pļāviens, un tur ir uz robežas, te 2 riteņi var būt ārā. Trešo viņš kaut cik salasa. Viņš uztaisa pārmetienu no-go zonu. Nav, viņš pēdējo arī nesalasīja kasti. Tagad no drona skatīsimies. Tur uz tādas robežas, tas otrs ritens ārā. 0, es domāju, ka viņam neieliks. Nu, vienīgais ir inaktīvi par pirmo braucienu, bet dodu 40%. Tikmēr mēs tagad tūlīt jau redzēsim, kurš īstenības uzvar, un tas ir Maikl Reljan. Gets the win. Un, jā, nu tiešām ļoti žēl Daniela Baumanu. Ļoti aizbrauc pāris tūlīt arī priekšā, un tur mums ir 2 igauni satikušies Greg Merilo un Kristians. Gribi kebabu? Ļoti garšīgs. Bet es čītoju zeģu. Sorry. Pateikt, kā ir? Godīgi sakot, dirsā ir, runājot par šito posmu. Nē, bet kopildē jau viss nav nemaz tik slikti. Sanāk, ka neoficiāli mēs tagad esam neščempioni. Vakar kolīgi gāja vienkārši bomba. Es ritīgi saņēmu, dabūju 98 punktus, par ko es esmu no visu šitā weekenda. Tā ir pozitīvā lietiņa, kuras var izvilkt, kad kvalis man sanāca. Viss šitā man laika maliņā. Bet runājot par šodienu, ja no paša dienas sākuma bija visi kaut kādi joki, sākot ar to, ka mums ūdensūksts nočakarējās. Testa braucienā iebrauca sienā un uztaisīja pirmo krašu šo mašīnu. Bet, jā, top 32 Bairans viss sanāca, bet top 16, kā jau es minēju par Igauni, man vienkārši nolūz puses. Pirmajā braucienā man ir 0, un otrajā braucienā viņš neuztaisīja nekādu ļūdu. Neskatoties uz to, ka viņš man vispār netika līdzi, un viņš ar vienu ratu izbrauc ārpus trases, 0 viņam nebija, tādēļ viņš tika tālāk. Bet neko tagad vairs nevaram izdarīt, tas ir jāsagramo. Tā kā, paldies tev, ka tu skatījies. Šoreiz varbūt nav tas pats patīkamākais rezultāts, bet neskatoties uz to, tāpat mēs varam kaut ko pozitīvi izvilkt. Un, jā, vismaz tagad man izstāsta mašīna, ka es esmu braucis Raganas katlā. Ja es atbrauktu vienkārši ar tīru mašīnu, tad, ko tu vispār darīji? Skatījies vai ko? Tā kā, tiekamies nākamajā posmā.